Prieks un labestība, lampu drudzis un profesionāls sniegums, mūzikas un teātra mākslas priekšnesumi, kā arī klusa nakts, svēta nakts Rīgas Doma baznīcā. Tas viss raksturo fonda Nāc līdzās šī gada labdarības koncertu Betlēmes zvaigzne. Šodien raidījumā ieskats koncerta ģenerāla mēģinājuma aizkulisēs un tikšanās ar festivāla dalībniekiem, viņu vecākiem un mūziķiem. Fonds Nāc līdzās, ja tā var teikt, ir viens no nopietnākajiem spēlētājiem bērnu un jauniešu ar invaliditāti integrācijai mūzikas, mākslas un teātra vidē. No fonda dibināšanas 1998. gadā līdz šai dienai Nāc līdzās kļuvis par sava veida zīmolu, ko pazīst gan Latvijā, gan citās valstīs. Fonds var lepoties ar reģionālajiem festivāliem, radošajām nometnēm un izstādēm. 11. decembrī Rīgas Domā Nāc līdzās organizēja savu ikgadējo labdarības koncertu Betlēmes zvaigzne, kas tradicionāli tiek veidots kā festivāla laureātu un mūziķu kopdarbs. Šoreiz zem Doma velvēm skan gan tradicionāla Ziemassvētku mūzika, gan mūsdienu autoru darbi, instrumentāli skaņdarbi un teātra improvizācijas. Šogad ir tā, ka ir daži jauni laureāti mums klātā, tad tas, kā saka, jaunas sejas parādījušās. Dalībnieku ir atkal daudz, jo šajā koncertā piedalās no skolām no visas Latvijas, no Maltas, Latvijas-Maltas, no Aizputes, no Cēsīm, no dažādām Latvijas pusēm, no Rīgas, Pierīgas, ja, kopā 140 dalībnieki bez lielajiem māksliniekiem, es saku, bet kopā, ja mēs ņemtu šajā baznīcā, pašreiz ir apmēram cilvēku 190, kas ir iesaistīti šajā projektā. Mani sauc Amanta Ziediņa, es mācos Raiskumas skolā, un mēs jau šajien braucam no skolas, mēs braucam jau 7. gadu, un es šajā priekšnesumā jau piedalos 5. gadu. Lai izbaudītu uzstāšanās prieku un skatītājiem radītu labu noskaņojumu, bērni liek skanēt bungām, marakasiem, ksilofonam un citiem mūzikas instrumentiem. Pirmkārt, bērni kļuvuši drošāki, pašpārliecinātāki. Viņi ir apzinās to, ka viņi var uzstāties, ka viņi var arī gūt labus rezultātus. Un ir laba sajūta atbraucot mājās, ka savējie sagaida un jautā, nu kā bija, kā gāja. Un visi jūt līdzi, tas tā ļoti, ļoti svarīgi ir tā pavadīšana un mājās sagaidīšana un līdzjušana. Tad ir tā siltā sajūta, ka mēs visi kopā tik tiešām daudz ko varam padarīt. Nāc līdzās koncertu programmu pamatā vienmēr ir ideja, ka bērni un jaunieši ar īpašām vajadzībām savus priekšnesumus veido kopā ar profesionāliem skatuves meistariem. Šogad vokālistu vidū ir gan operas solisti Ilona Bagele, Jānis Apēnis un Guntars Roņģis, gan mūziķi Ieva Sutugova, Emīls Balceris un Nikolais Puzikovs. Nav man nācies nekad dziedāt baznīcā. Pirmo reizi mūžā dziedu Doma baznīcā un jūtos ļoti iespaidīgi. Vispār es vienmēr esmu bijis par labdarības pasākumiem, it īpaši, ja tas ir pirms Ziemassvētkiem vai Ziemassvētku laikā, jo Ziemassvētki ir tas laiks, kad viss ir tik gaišs, tik balts, un bērniem patīk saņemt dāvanas, un es domāju, ka visiem arī tā ir kā liela dāvana, it īpaši šiem bērniem, jo viņi vienmēr šo laiku, šo koncertu viņi gaida ar nepacietību, tā kā liela dāvana, un vienmēr mēs visi mākslinieki spējam viņiem dot ļoti daudz un spējam dot kā lielu dāvanu. Centies laimīgs būt ir koncerta pirmā dziesma, ko Nikolais Puzikovs dzied kopā ar Daugavpils vokālās studijas vadītāju Tatjanu Larionovu. Tatjana kopā ar vokālo pedagoģi Ilonu Bageli šovakar dziedātās dziesmas bērniem mācījusi arī Nāc līdzās radošajā nometnē. Kāda ir bērnu vokālā varēšana? Ja jums jau ir bijusi iespēja viņus redzēt gan nometnē, gan arī tagad koncertā? Viņi malači tiešām, viņi centīgi, viņi no rīta pamodās un dzied visu dienu. Tiešām tas ir prieks, ko viņi pildā ar visu sirdī, ar dveselī un malači tiešām. Festivāls Nāc līdzās bērnu un jauniešu vidū ir ļoti populārs. Katra dalībnieka mērķis, protams, ir iekļūt laureātu vidū. Pirmā reize laureāta godā šogad ir Raimondam Siktaram. Raimonds koncertā uzstājas kopā ar dziedātāju Ievu Sutugovu. Kas tev vislabāk tajā dziesmā patīk? Gan partneri, ar ko es kopā dziedu, gan arī tieši tie vārdi, kad draugi nāks ciemos, sveiks mazos un lielos, kad tur viss sanāks ciemos, sanāks kopā visi un
tā sveiks viens otru. Vai pirmo reizi dziedi baznīcā? Vispār, jā, pirmo reizi. Kāda sajūta? Kolosāla. Ko tu novēli saviem draugiem un arī skatītājiem jaunajā gadā? Lai panākumi, veselība un arī, lai naudas būtu vairāk. Līdzās Ziemassvētku dziesmām un popmūzikai koncertā ir arī hiphops. Par to mazā bundzinieka ritmos parūpējies Kristaps Kaņuks no Kuldīgas Pelču speciālās internāta pamatskolas. Kristaps stāsta, ka tieši hiphops viņam patīk vislabāk. Hiphopam nāk jauni izpildītāji klāt un jaunas dzejas rindas tiek lejā laistas un tur es pats varu izpaust sevi. Sen jau esmu atradis sevi tajā mūzikas stilā. Vienkārši varu teikt, ka tas ir manējais. Tie, kas nevar pastējot, es varu pateikt uzreiz. Jūs neko neesat zuduši, jūs atradīsiet sevi kādreiz. Varbūt tas nebūs uzreiz, varbūt tas nāks tikai pēc pāris gadiem. Un nevajag cilvēkiem zaudēt cerības, to es viņam novēlu. Lielākais prieks ir tas, ka mēs esam tie, kas esam kopā un ka mums nāk klāt. Un neviens nav aizgājis tā kā teikt, nē, man te nav interesanti. Mūsu pulciņš tikai aug un aug, ja, tāds, protams, ne jau 100, bet dalībnieki nāk jauni klāt. Ne katrs tiek līdz laureātam uzreiz, bet jauni parādās, jauni atkal izaug jauni bērni. Un viņi te ir un citi, kas kļūst lieli, pieauguši, negrib iet prom. Viņiem te ir interesanti, labi. Fonds Nāc līdzās darbojas īstenojot dalību dažādos projektos, piesaistot finansiālu atbalstu un ziedojumus. Tāpat liels atbalsts ir brīvprātīgais darbs. Mūziķi strādā nesaņemot samaksu, brīvprātīgie darbinieki palīdz organizēt nometnes, konferences un labdarības tirdziņus. Darbiņi ir ļoti daudz un dažādi, un tos taisa visi bērni, kas iesaistās, ne tikai tie, kas šogad ir koncertā, bet no visām Latvijas skolām, kas brīvprātīgi pēc savas iniciatīvas taisa šādus darbiņus, kas ir tiešām ļoti dažādi, dažādās tehnikās, ir daudz adījumi, ir zīmējumi, ir ļoti skaisti darbiņi no koka, un attiecīgi pret ziedojumu bērni vēlas šos darbiņus uzdāvināt citiem, jo tā naudiņa, ko viņi grib saņemt, tiešām ir citreiz ir pārsteigums, kā par tik skaistu darbiņu var gribēt pretī tik maz, jo ir ieguldīts daudz darbs un tiešām liela mīlestība. Līdzās dažādiem rokdarbiem nāc līdzās labdarības tirdziņā šogad ir arī apsveikuma kartītes, dziesmu ieraksts jaunajā kompaktiskā un pirmo reizi arī nākamā gada kalendārs. Kalendārs ir tapis pirmo reizi, fonda Nāc līdzās vēsturē, tā teikt. Un šis kalendārs ir tapis vasaras nometnes laikā, radošās vasaras nometnes laikā, kur bērni mācījās šīs dziesmas, ko šovakar būs iespēja dzirdēt koncertā. Un viņiem bija arī sadarbība ar fotogrāfu Jāni Medni, kurš viņus apmācīja, kā labāk fotografēt. Un tad radās šī doma par šo kalendāru un tapa šis kalendārs ar bērnu fotografijām. Radošās nometnes vasarā, tāpat kā gatavošanās koncertam, visiem Nāc līdzās dalībniekiem ir gada svarīgākie notikumi. Tomēr Ziemassvētku koncerts ir kā punkts uz I, pats svarīgākais. Nāc līdzās koncerti notikuši dažādās vietās, gan Kongresu namā, gan Vefkultūras pilī, gan arī Pēterbaznīcā. Šogad Nāc līdzās veidotā koncerta Betlēmes zvaigzne mājvieta ir Rīgas domas. Doma baznīca, jeb kā mēs sakam Rīgas domas, ir tāds kā garīguma simbols. Un domāju, ka šodien mums ļoti pietrūkst garīgumu. Mēs esam tik daudz vērsti uz mantiskām lietām. Ja es tā domāju, kas tad ir Ziemassvētku, vispār bērniem tie ir prieki. Protams, arī tikko dziesmas skanēja bērnu dziesmas, tik līksmas skan, bet pieaugušiem tas ir tomēr tāds kā pārdomu laiks pārsvarā. Katru gadu tie ir tādi tā kā nelieli svētki, jo tas dod ļoti lielu prieku un tādu sirds siltumu pašam, ka tu redzi, ka šie bērni ar tādu prieku uzstājās un to visu dara.
Un ka tas tiešām dod gandarījumu gan viņiem, gan tev, kad tu vari palīdzēt un tajā visā iesaistīties. Un šie Ziemassvētki, tā ir tā lielākā kulminācija, kad tas viss sanāk kopā. Un, tas ir tiešām viens no gada emocionālākiem un skaistākiem brīžiem. Ilja Orlovs ir viens no Nāc līdzās ilggadīgākajiem dalībniekiem. Viņa priekšnesumi vienmēr ir garīgi piesātināti. Dziesmas savam priekšnesumam Ilja izvēlas pats. Tā ir ļoti skaista dziesma. Protams, arī pagājušajā gadā dziesma nebija sliktāka. Visas dziesmas Ilja izvēlas pats. Kad mēs braucām uz Rīgu, klausījāmies vieglas tradirallā melodijas. Arī tādas der, ja gribas papriecāties. Bet tajās dziesmās, kuras izpildīja Ilja, dzied dvēsele. Ticība mums dod cerību, optimismu un pārliecību, ka dzīve ir brīnišķīga. Lielākā dāvana, ko Dievs mums dāvājis, ir dzīvība. Viņš mums uzdāvinājis pats sevi. Ticība tam mums dod spārnus. Ilja pirmo reizi festivālā Nāc līdzās piedalījās, kad mācījās 2. klasē. Tagad Ilja ir jau 10. Olga atzīst, ka šogad laikā līdzcilvēku attieksme mainījusies uz labo pusi. Rēzeknes pusē Maltā, kur mēs dzīvojam, cilvēki redz, ka no šiem bērniem var smelties spēku. Varbūt ārēji viņiem ir kādi trūkumi, bet garīgi viņi ir ļoti spēcīgi. Viņi var stiprināt ar vārdu, ar dziedāto dziesmu. Reizēm cilvēki no aizkustinājuma raud, un tad viņi domā, ja bērni var, tad jau arī es varu. Šie bērni dāvā visiem spēku un cerību uz labāko. Tikšanās ar Nāc līdzās dalībniekiem neatstāja vienaldzīgus arī koncerta Betlēmes zvaigzne klausītājus un skatītājus, arī raidījumu kopā radošo komandu. Šis ir gada pēdējais raidījums, tāpēc sakām paldies visiem skatītājiem, dalībniekiem un sadarbības partneriem, lai nākamajā gadā mums visiem kopā jauni izaicinājumi, veiksme un prieks par dzīvi. Vairāk garīguma. Jau tikai mantās ir tā lieta, jo mantas ir tās pazūd. Bet atmiņas paliek. Kopā būšanas prieks, kas ir bijis. Tādēļ es vēlu visiem tādu harmoniju dvēselē un vēlmi būt kopā ar tiem cilvēkiem, ar kuriem gribas pabūt kopā. Exactly.